Šoreiz apskatīsim, kā iegūto sistēmu izstrādē var izmantot tiešsaites izstrādes vidi Walkvī, kurā mēs izveidosim sprieguma līmeņa indikatoru, izmantojot Arduino Nano iegūto sistēmu izstrādes plati. Tad šeit ir izveidots elektriskais slēgums, kurā centrā ir Arduino Nano šī izstrādes plate. Sprieguma līmeņa attēlošanai paredzēts 5 gaismas diodes, kuras simbolizē sprieguma līmeni. Dzeltenas norāda, ka ir zems, zaļas, ka vidējs, un sarkana, ka ir pilna šī baterija vai maksimālais sprieguma līmenis. Potenciometrs paredzēts, lai mēs varētu regulēt spriegumu mainīt, un tālāk to varētu mērīt, tāpēc ir pieslēgts pie analogās ieejas. Šajā gadījumā ir paredzēts arī sprieguma dalītājs, taču mēs viņu vienkāršā demonstrācijā mērot spriegumu līdz 5 voltiem izņemsim ārā no schēmas. Kāpēc šeit viņš ir paredzēts? Viņš ir paredzēts tāpēc, ka jums var būt elektriskā principālas schēma, kurā ir nepieciešams mērīt spriegumu virs 5 voltiem. Un tad ir nepieciešams šo spriegumu nodalīt, jeb pārveidot uz mazāku spriegumu līmeni, kurš ir salīdzināms ar atbalsta spriegumu līmeni, kas šeit ir 5 volti. Tātad izņemsim ārā šo spriegumu dalītāju, un tad attiecīgi pievienosim taisno pie analogās ieejas. Un tad tālāk mums ir jāuzraksta programmas kods, lai tas tātad darbotos. Programmas kodā, ja mēs izmantojam Arduino izstrādes vidi, tad mums, protams, nav jāpievieno šādā gadījumā papildu bibliotekas, jo mums nav nepieciešama displeja vai specifiskas sensoru komandas vai to funkcijas. Mēs tātad nodefinēsim sākumā mainīgos, pieslēgvietām, kas būs kā mēs redzam no D8 līdz D12 izejām, tātad mums būs, piemēram, gaismas diode 1 būs 8, gaismas diode 2 būs 9 un tā tālāk. Tālāk, kad mēs būsim nodefinējuši šīs pieslēgvietas, mēs nodefinēsim arī to, kurā pieslēgvietā mēs nolasīsim tātad spriegumu. Un tālāk norādīsim pieslēgvietu virzienu, tātad vai tās ir ieejas vai attiecīgi izejas. Protams, ka pieslēgvietas, pie kurām pievienotas gaismas diodes, tās mums ir izejas. Savukārt pieslēgvieta, pie kuras tiek nolasīts analogais signāls, tā būs ieeja. Tālāk jāatceras, ka programmējot, kad tiksim līdz analogās signāla nolasīšanai, lai mēs to pārveidot par spriegumu voltos, tātad ir nepieciešams zināt, ka atbalsta spriegums šādā gadījumā ir 5 volti. Šobrīd tātad esam nodefinējuši, kuras tātad pieslēgvietas darbosies kā izejas attiecīgi un kura būs ieeja. Tālāk esam izveidojuši mainīgo float tipa, kurš paredzēts sprieguma līmeņa vērtības uzglabāšanai. Tālāk programmas koda ciklā tātad tiek nolasīta šī analogā vērtība, tiek pārveidota uz voltiem, un tad atkarībā no šī sprieguma līmeņa voltos tiek ieslēgts attiecīgs gaismas diodes. Padodot zemu loģisko līmeni, tiek ieslēgta gaismas diode, augstu padodot tiek izslēgta. Tāpēc šeit mēs redzam, ka visām diodēm ir kopīgs tātad šis anods, tas nozīmē, ka tas pievienots pa taisno pie 5 voltiem, un savukārt katodi ir atsevišķi pievienoti pie portu pieslēgvietām, un lai ieslēgtu gaismas diodu, tādā gadījumā ir jāpadod zemes signāla līmenis, jeb loģiskā nulle. Pārbaudīsim tātad, kā izveidotais kods darbojas. Tātad, ko mēs redzam, regulējot potenciometru, mums tātad
mainās gaismas diodes, kuras ir ieslēgtas, tātad sasniedz maksimālo līmeni viss spīd, kad samazinam šo sprieguma līmeni, tātad tiek izslēgtas gaismas diodes, tātad jo vairāk spīd šīs gaismas diodes, jo lielāks ir ieslēgto gaismas diošu skaits, jo mēs saprotam, ka augstāks ir sprieguma līmenis, tuvāk tātad 5 voltiem. Programmas kods ir papildināts ar informācijas izvadi virknes datu monitorā, lai mēs redzētu, ka tā sprieguma vērtība, kas tiek attēlot uz gaismas diodēm, ir atbilstoši arī skaitliski, tātad pārbaudīsim, kā tas darbojas. Tad mēs redzam, ka šobrīd tātad ir 3,3 volti, aptuveni 3,29 spīd divas gaismas diodes. Tas nozīmē, programmas kodā mēs atrodamies tātad šajā gadījumā, tātad palielinot potenciometru šo sprieguma līmeni, mēs redzam, palielinās ieslēgto gaismas diošu skaits, sprieguma līmenis 3,7 volti, tātad mēs nonākam šajā stāvoklī. Turpinot regulēt uz augšu 4,43 volti, tad mēs nonākam šajā gadījumā. Beigās sasniedzot 5 volts, mēs esam šajā gadījumā. Savukārt, lai mēs nonāktu šajā gadījumā, mums ir jāsamazina spriegums zem 2,5 voltiem. Un šo ir 2,2 volti, mēs redzam, ka nespīd, sasniedzot attiecīgi lielāku sprieguma līmeni, atkal spīd.